Tad sveicināti. Es vispirms gribētu parunāt nedaudz par to problēmu, kas reizēm skolā ir, un tā problēma vienmēr ir bijusi gan arī tajā laikā, kad es mācījos, tātad laika posmā no 1977. Gada līdz 1985. Gadam, šķiet nenormāli sen, bet tomēr bija arī tā problēma mūsu laikā. Ja tā var izteikties, vienmēr atšķirīgos bars ir kaut kādā veidā mēģinājis vai nu pazemot, vai nu izsmiet, un tā problēma, acīm redzot, ir jau no vēl senākiem laikiem. Ko šajā lietā varētu darīt? Gudrākais parasti ir tas cilvēks, kas saskata tajā jocīgajā, tajā atšķirīgajā cilvēkā kaut ko neparastu. Es nezinu, neesmu īsti psihologs pēc profesijas, un arī droši vien nebūšu nekad, bet no gadiem ejot, es sapratu skolā, ka tas nav godīgi. Un tad man vienā brīdī likās, ka man jābūt tādai tā kā aizstāvē. Es nevaru teikt, ka es biju ļoti cēla savos nolūkos, bet vienu otru reizi mūsu attiecības bieži vien tika izskaidrotas ar dūru palīdzību un uzvarēja bieži vien stiprākais. Stiprākais bija tāpēc, ka man ir vecāks brālis un vecāka māsa, un ar šiem diviem biedēkļiem es arī varēju šo to panākt. Ja mūsu gadījumā skatās tas, kurš tiek izstumts no bara, tad mēģiniet saprast vienu lietu, ka dzīvē viss ļoti mainās. Ja jūs šodien esat izstumtais, rītā varbūt jūs būsiet priekšgalā, un to dziļi pārdzīvot varbūt nevajadzētu. Es saprotu, cik man ir viegli jums dot šajā brīdī padomu, bet tajā pašā laikā mēģiniet kaut kā paskatīties uz priekšu. Neņemiet galvā. Galvenais ir tik ļoti neņem pie sirds, jo skola nav vienīgā vide, kurā jūs dzīvosiet. Tas aizies un varbūt pat tik ātri, ka jūs pat nepamanīsiet. Bet skolas gadi, protams, ka paliek cilvēkam ilgi atmiņā, un ja tajā laikā ir iegūts kaut kāds aizvainojums vai kaut kāds apvainojums uz skolu un skolas biedriem, tas noteikti nāk līdz visu mūžu. Viens, ko jūs noteikti nedrīkstat darīt, to visu nesāt sevī. Vajag atrast kādu, kam to izstāstīt. Ja pārnodarījumi ir ļoti aizskaroši, vajag droši, es vēl vienreiz uztveru, droši iet un to stāstīt. Vai nu klases audzinātājām, vai nu skolas psihologām, vai nu kādām citām, kuram jūs droši varat uzticēties. Pirmkārt, droši vien vajag sākt ar sevi. Tad mēģināt saprast, kāpēc tas notiek. Otrakārt, mēģināt kaut ko varbūt mainīt šajā situācijā. Ja tas neizdodas, tad es vēl vienreiz saku, mēģiniet pie stiprākā iet un meklēt palīdzību. Ja tas neizdodas, zvaniet man. Labi. Tālāk, ko es varētu ieteikt, lai saliedētu dažādus cilvēkus, un tas notiek parasti tad, ja viens mērķis ir. Piemēram, ja jūs skolā nolēmiet taisīt kādu sarīkojumu, es speciāli nesaku vārdus pasākums, bet sarīkojums, manuprāt, ir pievilcīgāks. Tātad sarīkojums ir tāds mirklis, kad saliedēt var jebkuru cilvēku. Pieņemsim, ja jums klasē ir kāds klusāks un atšķirīgāks nekā jūsu skaļais un atvērtais, tad mēģiniet izprast, kādas ir šī cilvēka labās īpašības. Varbūt viņš ir lielisks zīmētājs, varbūt, ka viņš ļoti orientējās labi mūzikā, varbūt viņam ir kaut kāds apslēpts aktieru talants. To visu noteikti vajag izzināt, es nezinu, vai no ar anketām, vai no savā starpā runājoties, un saprast, ko no šīs situācijas var izžmiegt, kādu labumu. Es atceros no savas klases pieredzes, ka mums klasē bija viens kluss cilvēks, kas mums likās absolūti garlaicīgs un neinteresants, bet kādā brīdī atklājās, ka šis cilvēks ļoti labi orientējās mūzikā, gan ārzemju, gan latviešu, un šim cilvēkam ir ļoti daudz ieraksti, un mēs šo, kā saka, viņa plusu izmantojām vienmēr sev par labu. Klases vakaros un skolas sarīkojumos no viņa ņēmām ierakstus, un viņš labprāt arī deva, tas cilvēks. Tad tas ir viens no piemēriem. Es varētu, pieņemsim, izstāstīt jums vienas skolas sarīkojuma scenāriju. Tam labāk, sarīkojumam vajadzētu būt tādam, kur cilvēks drīkst aizslēpties aiz kādas maskas
Un varbūt tieši šajā brīdī parādīt to, kas viņš patiesībā ir, uz ko viņš ir spējīgs. Nu, pieņemsim, karnevāls. Ir tāds sarīkojums, kurā cilvēks var izpausties tālāk, ka viņš it kā ir, bet it kā tai pašā laikā nav viņš pats. Nu, tēma varētu, pieņemsim, būt tāda gastronomiskā desu karnevāls. Šajā karnevālā pats galvenais atcerēties to, ka jābūt tematikai ļoti viegli izpildāmai. Ja jūs sāksiet ar sarežģītu karnevāla tēmu, ļoti sadursieties ar dalībnieku jautājumiem un nesaprašanu, kā tad, piemēram, pagatavot Eiropas Savienības integrētāju masku, pieņemsim, ja jums tāds karnevāls. Bet desu masku mierīgi var uztaisīt kaut vai tāpēc, ka desai ir ļoti daudz nosaukumi. Doktora desa, Harkovas desa, Krievu desa, bērnu desa, Cīsiņš, galbeigās Sardela. Nu, tur var izvērsties. Mednieku desiņi vienko, viens vārds neizsaka. Sāksim ar to, ka jānoformē zāle. Skolas aktu zāle vai sporta zāle vai kāda cita zāle, kurā jums atļaušos sarīkojumu skolas direktoru vai kāda cita priekšniecība rīkot, ir jānoformē atbilstoši tā tēmai, kā jūs paši saprotat. Vai tur pie sienām būs desu fotogrāfijas vai zīmējumi, vai tur būs veikala plaukti, vai tas būs, kā teikt, svinību galds, tā ir jūsu brīva izvēle. Bet principā obligāti šai notikuma vietai ir kaut kādā veidā jāasociēs cilvēkam ar šo vārdu desa. Protams, ka mūzika. Mūzika ir viens no ļoti svarīgiem vakara, kā teikt, noteikumiem. Ja būs slikta mūzika, vakars varētu arī neizdoties. Tāpēc izvēlieties lūdzu tādu DJ vai tādu grupu, kas var šo desu tēmu apspēlēt ļoti labi. Krieviem ir ļoti labs vārds kolbasiķi. Tas ir tā kā, ākstīties varbūt nebūtu pareizais tulkojums, bet mētāt muļķi varbūt tas varētu būt tāds tuvāks tam nosaukumam. Tātad, lai šis DJs vai šis ansamblis būtu arī spējīgs, mētāt muļķi vajadzīgajās devās. Vakar vadītājs ļoti svarīgs arī, teiksim, noteikums. Vakar vadītājiem, protams, ir jābūt cilvēkam ar organizatoru spējām, vēlams ar skaļu balsi, un vēl vajadzētu, lai šim cilvēkam būtu, tas, ko sauc par harizmu, vai tādu ietekmēšanas spēju. Jo, ja tāds bezpersonisks cilvēks, kaut vai viņam arī ir skaļa balss, mēģinās uzrunāt cilvēku pūli, viņš diezko lielu atsaucību nekūs. Kaut gan lielos sarīkojumos cilvēki ir labvēlīgi noskaņot, un bieži vien jau nav tā, kad tu esi nesekmīgs, mēs tevi neklausīsimies. Es domāju, ka tas nedarbojās šajā gadījumā, bet tomēr vēlams būtu atrast kādu, kas ir piemērots vakar vadītāja amploā, ja tā varētu teikt. Klasē noteikti vienam tādam jābūt, tas ir pēc visiem noteikumiem. Tālāk vajadzētu domāt jau par to, ka sarīkojuma dalība